un jauniešu centri. Tur var pie datoriem darboties. Tu jūs jau paši zināt, ka tur ir nometnē, jūs jau paši piedalāties. Un droši vien, ka arī tādā sporta skolā arī var sporta skolā kādas nodarbības. Nezinu, peldēties droši vien var iet Mārtiņu salā, kur tur, man liekas, ir peldētava atklāti jau. Dziedāt, dejot un piedalīties pasākumos. Organizēt, piedalīties un atbalstīt. Piedalīties pilsētas organizētajos pasākumos un piedalīties nometnēs. Vajag sportot, vajag piedalīties nometnēs un vajag mācīties. Sports, mūzika un māksla. Ir jāapmeklē visādas nometnes, jāiet uz pulciņiem, jāpiedalās visādos konkursos un jādara tas, kas patīk. Piedaloties brīvprātīgie darbā vai varbūt arī strādāt par algu un piedalīties dažādos pasākumos vai organizējot tos. Dažādos pasākumos būt aktīviem ikdieniskajā dzīvē, piedaloties nometnēs, atbalstot visādas pasākumus. Piedalīties visādos pasākumos un nometnēs, spēlēties un draudzēties. Sportojot, ejot uz nometnēm un nākot, protams, uz jauniešu centru. Positive, be optimistic and learn something new every day. Nometnēs apmeklēt modes un mūzikas studiju Mona un piedalīties pilsētas rīkotajos pasākumos. Esot aktīviem, esot atvērtiem un esot pozitīviem. Jauniešiem jābūt aktīviem, ar vēlmi darboties un jāizmanto katru iespēju, ko piedāvā. Vispirms ir jāgrib kaut ko darīt un jābūt skaidram, ko grib darīt. Tad noteikti ir jāmeklē domu biedri, tātad jaunieši, kas domā līdzīgi un gatavi kolektīvi padarboties. Un tad ir jāreklamē savu ideju. Par dziedātājiem un sportu. Jābūt aktīviem, draudzīgiem, dzīvespriecīgiem, lai varētu kontaktēties ar citiem cilvēkiem un tā. Ejot uz jauniešu centru, meklējot dažādas pasākumus, piemēram, tā kā jūras nometni. Piedaloties tur kaut kādos pilsētas svētkos, tur atrakcijās vai vēl kaut kur. Piestrādājot vasarā arī tas var būt. Jābūt ļoti atraktīviem, zinošiem un ieinteresētiem, lai būtu pilsētā labāka dzīve un tā. Un var sakot, jābūt arī tādiem, ka arī nekārtības, teiksim, ka jūt un redz, jāizrāda ir. Braukāt ar riteni, daudz nodarboties ar sportu un iet peldēt brīvajā laikā. Tad 3 veidi, kā jaunieši var piedalīties Nu neko nejautāsi? Kas bija jautājums?